sacensībām ir ieradušies 10 zēnu komandas un 11 meiteņu komandas. Ir ceļu mērojuši gan no Liepājas, gan no Latgales, gan no Vidzemes, gan no Kurzemes, gan no arī mūsu centra Rīgas. Šodien skolēni ir ļoti sagatavoti. Katra komanda ir padomājusi arī par savu apģērbu, par iesildīšanās metodēm. Tā kā cerams, ka šodien spēles notiksies ļoti raiti, bez starpgadījumiem. Uzvarēs paši spēcīgākie. Mums sports vienmēr ir bijis augstā līmenī. Mums ir ļoti labi rezultāti handbolā vai rokas bumbā. Mums ir gana labi rezultāti arī šobrīd basketbolā. Un tautas bumbu spēlē visi, kas ir ļoti augstā cieņā. Pat es strādāju Dobeles 1. vidusskolā. Mums uz mačiem atnāk pāri pa 100 skolēniem, līdz 300 skolēniem, kuri ļoti labprāt spēlē tautas bumbu. Spēlējam, domājam, lai nekļūdītos, tveram pareizi bumbas un nikni uzbrukam. Spēlējam savu spēli, netiesājam, un domājam par taktiku. No laukuma metam kapteinim, kapteinis met laukumā, no laukuma tas, kas priekšā, tas šauj. Anete, Melānija, Evelīna priekšā un 5 meitenes Jasmīna, Sofija, Amēlija, Petra, Lonija, 5 aizmugurē, Emīlija kapteinis. Jā! Par visām sānu līnijām uzmanīgi smuku metam pāri un neķer un nemetam rokās. Sapratāt? Jā. Давай, cik tagad Viena, kas otra? Otra. Un tu sēdi. Jā, tu sēdi šito, tu trešo. Mēs esam Ventspils 1. pamatskola. Galvenais jums ir jābūt drosmīgiem uz laukuma. Jāspēlē ar visu sirdi un dvēseli. Jo jūs esat mērojuši ceļu 4 stundas. 4 cēlušies, pusē 6 izbraukuši. Zēni no Jūrmālas valsts ģimnāzijas. Un meitenes no Jūrmālas valsts Bumburu vidusskolas. Ne tikai meitenes. Pagājušajā gadā 3. vieta meitenēm bija un puišiem 4. vieta. Vairāk dot piespēles, uzbrucējs maina, Beāta pirmā būs priekšā, pēc tam var Laura mest, Mārta var mest, kapteinis arī varbūt būs jāpamaina. Okay? Liekam rokas kopā. Tad jūs pastāvāt, iesūtīt rokas kopā, padarīt, 3-4. Zālīši! Pagājušajā gadā zēni dabūja 1. vietu un aizpagājušajā gadā arī. Aizpagājušajā gadā arī meitenes dabūja 1. vietu. Šī spēle māca visas prasmes, tātad ķert bumbu, mest pareizi bumbu ar plecu, skriet atmuguriski, izvairīties. Tad 6. 7. klasē sāk volejbols, basketbols, vairāk futbols, florbols. Droši spēlē! Ja mēs nesitīsim, tad nekas nebūs. Pa kājām, Viņš labi ķer. Kājām! Ķer mūsu! Izabela šeit! Dēmot! Atpakaļ! Iespēlē!
Ja mēs zaudējam, tad jāskaita punkti. Ja uzvaram, tad mēs izņemam tālāk. Skaidrs? Mums vajag atriepties par pagājušo zaudējumu. Ja? Un drusku zemāk nekā. Jā. Mēs varam. Jā. Es neticēju, ka mēs uzvarēsim. Mēs esam pirmie! Prieks jūs visus redzēt mūsu sacensību noslēgumā. Dobele ir kļuvusi par īstu Latvijas ne tikai handbola galvaspilsētu, bet arī tautas bumbas galvaspilsētu. Jau kuro reizi mēs rīkojam šīs sacensības. 3. vieta Andreja Upīša Skrīveru vidusskola. Šodien arī diploms. Skolotājs. 2. vieta Liepājas Liedega vidusskola. Un skolotāja.
Čempionu zelta medaļas iegūst Rīgas Tirgus vidusskola. Elza! Sofija! Jasmīna! Jasmīna! Amanda! Anete! Melānija! Anēlija! Petra! Lolija! Lara! Emīlija! Evelīna! Un, protams, čempiona trenere! Zēni! Trešo vietu bronzas medaļas izcīna Ventspils pirmā pamatskola. Otrā vietā Alūksnes vidusskolai. Tātad pirmo vietu un zelta medaļas izcīnījusi Rīgas valdes Zālīšu sākumskola. Jāni! Alens! Roberts! Daniels!